dziļi džungļos es atradu strautu, ko, kā tiek uzskatīts, karteļa locekļi izmantoja kā izgāstuvi nelegāliem ieročiem, rotas lietām un citām trakām lietām. Tāpēc esmu devies ekspedīcijā izpētīt šo džungli un noskaidrot, vai baumas ir patiesas. Un, lai to izdarītu, es paņēmu līdzi pasaulē lielāko magnētu. Tātad, ja šeit apakšā ir kaut kas traks, cerams, ka šīs to pacels. Tagad man pat nevajadzētu zināt par šo vietu, tāpēc mums šodien jābūt ļoti uzmanīgiem un jāmēģina netikt pieķertiem. Ņemot to visu vērā, sāksim un meklēsim kādu dārgumu. Tikko nonācu pie pirmās dziļās upītes vietas, un šī vieta izskatās lieliska. Ja šajā upītē ir kādi smagi ieroči, naži vai rotas lietas, tie noteikti būtu nonākuši šādā dziļā vietā. Cik dziļa tā vispār ir? Ak, mans Dievs, tas ir tik dziļi. Tur noteikti ir kāda apmēram 2 metrus dziļš. Es mēģināju uzkāpt lejā, bet tur tiešām nav uz kā uzkāpt. Tas turpinās tik dziļi, cik vien mana kājas sniedzas. Tātad iemetīsim magnētu ūdenī un paskatīsimies, ko varam atrast. Oho! Labi, jau redzam, ka parādās burbuļi, kas ir ļoti labi. Ak, nu nāc taču! Nē! Labi, pacelsim viņu augšā. Kas mums tur ir? Ak, mums ir pāris lietas! Ak, kas? Mums te ir sasodīts 30 centimetru naks. Un kas tie ir? Vai tie ir sasodītas lodes? Ak, mans Dievs, tas varētu būt kā ložu lente no ložmetēja. Puiši, es domāju, ka tas ir tas. Tā ir ložu lente, kas tiek ievadīta ložmetējā ar lentpadevi. Tas ir neprātīgs pirmais atradums. Šie ir tik reti. Tas arī ir dīvaini. Dažas no šīm lodēm ir tikai čaulītas. Tas ir tukšas. Šīs 3 te ir neizšautas, bet pārējās visas jau ir izlietotas, kas ir dīvaini. Es teiktu, ka tas ir diezgan labs pirmais metiens. Tur droši vien ir vēl kādas trakas lietas, tāpēc liksim magnētu atpakaļ ūdenī un paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Ar tik neprātīgu pirmo atradumu es biju pārliecināts, ka šajā bedrē ir vēl kāds dārgums, ko atrast. Un pēc vēl pāris magnētu metieniem man aizķērās nākamais trakais priekšmets. Puiši, man ir aizķēries kaut kas patiešām milzīgs. Es ar to cīnos jau pēdējās 20 minūtes, un man šķiet, ka mēs to laikam esam dabūjuši. O, paskaties uz burbuļiem! Ak, nē, tas nokrita nost! Es atkal esmu to aizķēris. Čali, paskaties uz to! Man šķiet, ka mums ir kaut kāda kaste. Jā, es domāju, ka tā varētu būt kaste vai seifs vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, tas visu laiku slīd nost no magnēta, bet es to redzu. Nu, nāc jau! Ak, man izdevās! Nē! 3. reize laimīgā. Nu, nāc jau! Es gandrīz to dabūju, jā. Ak, tā tiešām ir kaste! Nāc ārā! Jā! Paskatieties uz to, draugi! Mēs tikko dabujām pirmo kastu šodien. Ak, no turienes nāk riktīgi netīrs ūdens. Paskatieties uz šo lietu, draugi! Šo te varēja izmest šeit kāds no karteļa. Nu, izskatās diezgan aizdomīgi. Es nevaru iedomāties citu iemeslu, kāpēc šāda kaste atrastos džungļu vidū. Labi, es tiešām gribu šo lietu atvērt. Paskatīsimies, vai varam to vienkārši atvērt ar spēku. Nāc! Labi, nu tas nestrādā. Tam ir kā 3 slēdzenes, un es nezinu, kā tās atslēgt. Vai tu vienkārši pavilki? Nē. Vai tu to pagriezi? Es nedomāju, ka tā arī dara. Kā pie vēlna šo atvērt? Ak, nu es tikko nolauzu vienu no aizbītņiem. Labi, laikam mēs tuvojamies tam, lai to atvērtu. Ak, puiši, laikam es to atvēru. Es to pilnīgi nejauši atvēru. Aiziet. Vai šeit kaut kas ir? Mums ir kaut kas. Mums ir dažas akmeņi un... Ak! Ak, Dievs! Mums šeit ir dažas lietas. Kas tie ir? Vai tās ir numurzīmes? Nu, beidz! Ak, mums ir numurzīmes! Jūs, puiši, es nevaru noticēt, ka šeit bija numurzīmes. Un es nemelošu, esmu diezgan pārliecināts, ka abas šīs ir no nozaktām automašīnām. Un tās gandrīz noteikti ir no karteļa. Viņi būtu nozaguši automašīnas, noņēmuši numurzīmes un izmetuši tās šeit, džungļu vidū, lai tās nevarētu izsekot atpakaļ pie viņiem. Tas ir neprātīgi. Un, ja paskatās šeit augšā, šīs numurzīmes ir no 90. gadiem. Tas ir 93. gads, kas nozīmē, ka šīs automašīnas visticamāk tika nozagtas pirms 30 gadiem. Vai ir vēl kas? Ak, mums tiešām ir vēl kaut kas! Vai tas ir telefons? Ak, tas arī ir! Tas izskatās pēc īsta mafijas vienreiz lietojamā telefona. Tātad šī kaste nevarēja tur atrasties ilgāk par dažiem gadiem, jo tas ir mūsdienīgs mobilais telefons, un tas ir pilnībā iznīcināts. Tas, kurš pēdējais turēja šo telefonu, noteikti negribēja, lai to atrod. Kas zina, kas ir šajā telefonā? Tur varētu būt karteļa noslēpumi, visādas trakas, nelegālas lietas.
Tāpēc varbūt es to pārāk neaiztikšu. Negribu atstāt pirkstu nospiedumus. Pirmie 2 atradumi bija tieši saistīti ar karteli un noziedzību. Tāpēc es sāku kļūt nedaudz nervozs par to, ko vēl mēs šeit varētu atrast. Jo pats pēdējais, ko es gribu atrast pie sava magnēta, ir līķis. Labi, puiši, es sāku kļūt nedaudz nervozs par visām šīm noziedzīgajām lietām, ko atrodam. Šī ir tāda vieta, kur var izvilkt ārā nelegālu ieroci vai ko tam līdzīgu. Bet, liksim magnētu atpakaļ ūdenī un paskatīsimies, vai tur apakšā vēl ir kādas trakās lietas. Ak, jā! Es iemetu to tajā pašā bedrē, kur atradām numurzīmes un lodes, tā kā ceru, ka tur būs vēl kaut kas. Ak, man šķiet, ka es kaut ko redzu! Nāc jau! Mums ir ķēriens! Mums ir vesela kaudze ar lietām. Kas gan tas ir, ko mēs tikko dabujām? Mums ir... man šķiet, ka mums ir zelta pulkstenis. Nāc! Mums ir zelta pulkstenis. Vai tas ir Rolex? Vai tur tiešām rakstīts Rolex? Man šķiet, ka tur rakstīts Rolex. Vai es tikko atradu īstu Rolex, ko šeit atstājis kartelis? Un tad mums vēl ir ierīce, posta un izmisuma. Kas tas ir? Mums te ir kāda karteļa spīdzināšanas ierīce vai kas tam līdzīgs. Es nezinu, kas tas ir. Tam ir kaut kādi zobrati, jau tādi griežams detaļas uz tā. Man nepatīk, kā tas izskatās. Tās padara mans rokas netīras. Labi, mēs to izmetīsim. Godīgi sakot, šī detaļa man uztrauc visvairāk. Tas izskatās pēc īsta Rolex pulksteņa. Ja kāds zina, vai tas ir īsts vai nē, paziņojiet man komentāros. Bet tas izskatās diezgan labi. Šim pulkstenim noteikti jābūt nozagtam. Es neredzu nevienu citu iemeslu, kāpēc Rolex pulkstens nonāktu džungļu vidū, ja vien kārteļi cilvēki to nebūtu nozaguši. Ceru, ka mums izdosies atrast 4 no 4 trakajiem dārgumiem. Es to metīšu tajā pašā vietā, kur mēs to līdz šim esam metuši, un ceru, ka tas vēl nav izžuvis. Labi! Jā, tas bija perfekts metiens. Labi, man ir zars. Lielisks atradums, man ļoti patīk šie. Es jūtu, kā tas aizķerās aiz lietām, kad es to velku. Šis būs labs metiens, es jau tagad to jūtu. Ko? Man šķiet, mums atkal ir milzīga kaudze ar priekšmetiem. Paskatieties uz to. Puiši, te apakšā ir kā izgāstuve. Es nedomāju, ka esmu. Jebkad makšķerējis ar magnētu vietā. Ar tik daudz lietām. Es izmetu vienu magnētu. Mums jau ir. Nolādēts uzgriežņu atslēga, daļa no spīdzināšanas ierīces un... Es pat nezinu, kas tas ir. Un, protams, mums ir pasaules labākā makšķerētāja ar magnētu trofeju. Tieši man. Liels paldies! Mans Dievs, kas šodien notiek? Pasaules labākais mafijas boss. Tā ir tik jauka trofeja, bet tā nav domāta man. Es paskatos tuvāk uz šo priekšmetu un man šķiet, ka tā varētu būt kāda mafijas spīdzināšanas ierīce. Izskatās pēc sarūsējušas skalpeļa vai kaut kā tam līdzīga. Jo vairāk es atrodu šādas lietas, jo mazāk es gribu šeit būt. Bet laikam tas ir mans darbs. Pēc tam, kad vēl vairākas reizes pametu magnētu ar dažādiem panākumiem, ilgi nebija jāgaida, līdz sastapos ar savu pirmo lielo problēmu. Puiši, man šķiet, ka esmu noķēcis kaut ko patiešām milzīgu, jo nevaru pat par centimetru pakustināt magnētu. Es lieku visu savu svaru uz tā, bet tas nekustās. Es nevaru to pacelt. Nolādēts. Labi, es esmu pilnīgi slapšs, magnēts joprojām ir iestrēdzis. Man jāizdomā kaut kas cits. Labi, operatori, man vajadzēs, lai tu ielien ūdenī un atnes manu magnētu. Nē? Nē. Kā tā nē? Par ko es tev maksāju? Tu man nemaksā vispār. Bet patiesībā parunāsim par to. Paga, es tūlīt ieiešu ūdenī. Ūdens te nemaz nav tik slikts. Man šķiet, ka man izdosies. Vai tev ir jautri? Čālī, šis ūdens tik slikti smird. Man jau ir malārija, es to jūtu. Tas tik slikti smird. Čāļi, lūdzu nospiediet patīk un abonējiet. Es ar kājām mēģinu sataustīt magnētu, bet viss, ko jūtu, ir lietotas adatas. Paga, kas tas ir? Uzgaidiet, es kaut ko atradu. Es domāju, ka zinu, kas tas ir. Mums ir vēl vairāk lodes, es tās sajūtu ar kājām. Tas ir tik traki. Mans Dievs, tās ir tik smagas, es cenšos nenoslīgt. Tas ir tik forši. Bet es joprojām neesmu atradis savu magnētu, un es tiešām negribu līst zem ūdens. Kas tas ir? Daļa no miruša ķermeņa. Lieliski. Labi, man šķiet, ka es to dabūju. Jā. Lūdzu, izvelciet mani no tās sasodītā ūdens. Man izdevās. Man ir magnēts, draugi. Ejam meklēt kā dārgumu.
Kad es biju tur lejā, es ne tikai dabūju savu magnētu, ne tikai dabūju malāriju, ne tikai dabūju diabētu. Es arī atradu šo trako patronu lentu, kas bija iestrēgus dubļos, un es domāju, ka tā ir mans magnēts, bet nē, tikai vēl vairāk lodes. Ak, mans Dievs, tas noteikti ir no karteļa, 100%. Tas ir tik forši. Es ceru, ka tur lejā ir vesels ložmetējs. Ir tikai viens veids, kā to noskaidrot. Labi, šis ir tas īstais, es to jūtu. Dabūsim ložmetēju. Ak, mēs tikko kaut ko aiztērām. Lūdzu, lai tas ir ložmetējs. Tas ir smags. Ak, Dievs! Es redzu burbuļus! Man šķiet, ka mums ir kaut kas liels, puiši! Mēs to izdarījām! Tas nav ložmetējs, tas ir sasodīts nazis! Ak, šī vieta ir lieliska! Pagaidi, lai es nenogrieztu sev rokas. Nu nāc! Labi, es to nedarīšu. Nē, es to nevaru dabūt. Paskaties uz to! Man ir sasodīta karteļa mačete. Wow! Tas ir vienkārši lieliski. Nav ložmetējs, forši, bet tomēr diezgan forši. Man patīk atrast mačetes. Kamēr mana dārguma kaudzes turpināja augt, atrasto lietu skaits kļuva arvien mazāks. Tāpēc nolēmu, ka ir pienācis laiks doties uz citu džungļu daļu. Pagājušas apmēram 20 minūtes, un es neesmu aknats daudz vairāk, bet es izmetīšu vēl vienu reizi tajā pašā vietā, kuras esmu metis līdz šim, laimes pēc. Jenkas. 2. Tas sāpēja! Cilvēki, es to dabūju! Es dabūju sasodīto. Kas tas ir? Tas ir šķēps. Jā, man ir šķēps, bet tici vai nē, pirms es kļuvu par dārgumu meklētāju, es patiesībā biju acteku karotājs un biju ļoti labs tieši šķēpu mešanā. Skaties šo. Esmu mazliet ierūsējis. Labi, es domāju, ka šeit esam atraduši visu, ko varējām atrast. Tagad mums vajadzētu turpināt izpētīt džungļus un paskatīties, ko vēl varam šeit atrast. Ak, kas tas ir? Šeit kaut kas ir izskalots. Ak, kas mēs esam? Ak, tā ir soma! Ak, es domāju, nē, tas ir kā maks. Ak, tas ir tik sasodīti forši. Ak, tas ir Louis Vuitton maks. Labi, īstais jautājums ir, vai šeit ir kāda nauda? Laikam noskaidrosim. Aiziet. Jā, mēs to atvērām. Patiesības brīdis. Jā, šeit nav naudas. Kas tas ir? Ak, tas bija žokļa kauls! Tas bija kāda cilvēka žokļa kauls! Kur tas palika? Pagaidi, es zinu, ka neesmu traks. Tas bija žokļa kauls! Ak, vecī, tas laikam nav cilvēka, bet tas ir žoklis, kāda dzīvnieka žoklis vai kaut kas tāds. Ja kāds zina, kādu veidu kauls tas ir, lūdzu ierakstiet komentāros. Tas ir traki. Tas bija šajā somiņā. Tam noteikti jābūt kāda kārteļa brīdinājumam. Kurš vienkārši ieliek kaulus $1000 vērtā makā. Tas ir biedējoši, draugi. Es tagad mazliet baidos, bet laikam turpināsim un cerēsim, ka mani nenolaupīs. Es tikko pamanīju vēl 2 lietas, kas izskalotas netālu no tās somijas. Un es pastīšos, kas tās ir. Paga, kas? Vai tas ir nazis? Čādi, man liekas, tas ir kaut kāds dīvains nazis. Ak, vai tas izskatās pēc karteļa naža vai kaut kā tam līdzīga? Un tad mums ir... kas? Tas ir nazis? Vai arī nav? Kas tas ir? Es domāju, ka tas ir nazis, vai pistola, vai kaut kas tam līdzīgs, bet es nezinu, kas tas ir. Varbūt tā ir maksts, kurā tu ieliec nazi. Patiesībā, vai šie iet kopā? Tie tiešām iet kopā. Skaties uz to. Man ir šis trakais asmens un mazā makstam. Es domāju, tas patiesībā ir lieliski. Turpināsim un paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Vai es kļūstu traks? Vai tas ir atvērts? Nē, šeit ir neatvērts dzēriens. Ak vai. Nu, tu tiešām biji izslāpis. Tu tiešām vari sajust karteļa džungļu garšu. Es droši vien nomiršu. Lēnām lavoties cauri džungļiem, drīz vien nonāca aci pret aci ar dziļāko un lielāko strauta posmu, kādu līdz šim biju redzējis. Vieta, kurā bija pārliecināts, ka atradīšu neprātīgas bagātības. Labi, draugi, mēs tikko esam nonākuši līdz vismežonīgākajai un dziļākajai džungļu daļai, kādu līdz šim esmu redzējis. Es stāvu pie posma, kas droši vien ir vairāk nekā 3 metrus dziļš. Es domāju, ka trakākie ieroči un lietas, ko šodien atradīsim, būs tieši šeit. Tātad iemetīsim magnētu ūdenī un paskatīsimies, ko varam atrast. Labi, draugi, patiesības brīdis. Paskatīsimies, vai šajā posmā tiešām ir vēl kāds karteļa dārgums. Jā, ak, mans Dievs, tas ūdens ir tik dziļš. Es jūtu, ka magnēts vienkārši nogrima kāds 3 metrus. Tas ir neticami dziļi. Ak, mans Dievs, bet man liekas, ka jūtu, kā tas pieķerās pie kaut kā.
Nezinu gan, paliek ļoti smags. Vai mēs atradām kādu dārgumu? Mēs dabūjām... Ak, jā, mēs dabūjām kaut ko. Mums ir vairākas lietas. Kas tas ir? Ak, tas izstāsta pēc metāla zāģa, puiši. Ak, nē, tas nav labi. Tas ir domāts, lai cilvēkus sadalītu gabalos vai kaut ko tādu. Tāpēc es pārstāšu atstāt uz tā savus pirkstu nospiedumus, un es gribu apslīties, kas ir šī otra lieta. Ak, tas izskatās tik dīvaini. Tas ir kā kaut kāds āķis ar rokturi. Nu, darīsim tā. Ak, nu tas nestrādāja. Ak, cilvēki, tas izskatās pēc vēl kāda ķirurģiska instrumenta vai kaut kā tam līdzīga. Tam noteikti jābūt kādam karteļa spīdzināšanas rīkam. Tas izskatās tik biedējoši. Ak, vai, puiši. Man šī bedra īpaši nepatīk, bet iemetīsim magnētu atpakaļ un paskatīsimies, vai tur vēl kaut kas ir. Labi, metīsim to atpakaļ tajā pašā vietā, no kurienes nāca tie abi spīdzināšanas rīki. Paskatīsimies, vai tur vēl kaut kas ir. Oho! Labi, otrais metiens. Paskatīsimies, vai mums paveiksies tikpat kā pirmajā metienā. Nu, nāc jau. Ak, tas ir tik smags. Nezinu, vai esmu aizķēries aiz kāda baļķa vai kā. Ak, kaut kas nāk ārā. Ak, mums ir lapas un ak, mums ir divas lietas. Kas, uz ko es vispār tagad skatos? Mums ir kaut kas, pat nezinu, kas tas ir. Pagaidi. Ak, tikai neiesit man sajā. Tikai neiesit man sajā. Es pat nevaru to dabūt nost. Tā, nu ir. Ak, tas izskatās pēc cauruļu atslēgas vai kaut kā tāda. Ak, mans dievs, tas ir milzīgs. Tas ir tikpat liels kā mana galva. Čāli, man liekas, ka kāds ap šo ir izdarījis noziegumu un izmetis to džungļos, lai atbrīvotos. Tas izskatās pēc nozieguma pierādījuma. Es nevaru iedomāties nevienu citu iemeslu, kāpēc kaut kas tāds būtu izmests džungļos. Ak, tas nav labi. Labi, tad šis ies tajā kriminālo pierādījumu kaudzē, ko mēs veidojam. Bet paskaties uz to, tas ir tas, par ko es visvairāk sajūsminājos. Ak, mans dievs! Man liekas, ka es vienu tādu atradu savā pēdējā video. Tas ir kaut kāds dīvains izliektas formas nazis. Daži no jums teica, ka šos sauc par karambitiem vai karombitiem. Tas ir kaut kāds speciāls nazis, ko izmanto militāristi un kārteļi un tam līdzīgi. Ak, mans dievs, tas ir ļoti forši. Šī varētu būt mana mīļākā lieta, ko līdz šim esam atraduši. Wow! Ak, tas ir tik forši! Kamēr atrasto nelegālo karteļu ieroču kaudze turpināja augt, drīz atradu kaut ko tik dīvainu. Es nekad iepriekš tādu nebiju redzējis. Puiši, man šķiet, ka es tikko atradu smagāko lietu, ko šodien esam izvilkuši. Un paskatieties uz visām burbuļiem, kas nāk augšā. Man ir aizdoms. Šis būs kaut kas tiešām liels. Ak, mans dievs, kas tas ir? Ak, mans dievs, jūs, puiši! Mēs tikko atklājām kaut kādu slēdzamu kasti vai kaut ko tam līdzīgu. Skatieties, cik daudz ūdens no tās iztek. Uz tās ir divas piekaramās slēdzenes. Priekšpusē ir viena slēdzene un vēl viena ir aplikta apkārt. Tas, kurš to šeit iemeta, noteikti negribēja, lai to atver. Tas ir neprātīgi. Es nekad neesmu redzējis tik daudz aizsardzības uz vienas kastes. Labi, ļaujiet man to noņemt no magnēta. Aizvācies magnēt. Puiši, šī lieta, patiesībā iespējams tajā vispār nav nekā, kā ir ļoti, ļoti viegla. Šķiet, ka tā ir tukša. Nedomāju, ka es kaut ko dzirdu. Paskatīsimies, vai varam šo lietu atvērt. Labi, es pat nezinu, kā lai to atver. Paskatīsimies. Vai tā vienkārši griežās? Nē, nedomāju, ka tā griezīsies. Vai tā atverās? Nē, neatverās. Jā, mums nāksies izmantot dažus neparastus paņēmienus, lai tiktu tam klāt. Bet par laimi, mafija man ir aizdevusi dažādus instrumentus, ar kuriem varu mēģināt šo atvērt. Tātad, pamēģināsim! Labi, Generals, tas varētu aizņemt kādu laiku. 2 stundas vēlāk. Labi, acīm redzot, loka zāģi nav īpaši efektīvi darbā ar metālu. Tātad mums iespējams būs jāizdomā cita ideja. Šis ir vistuvākais, kas man ir āmuram. Cerams, ka brutāls spēks varētu palīdzēt. Aiziet. Atvēris. Au, tas sāp! Tātad ne tikai kaste joprojām ir aizvērta, bet tagad arī plecs sāp. Labi, mēģināsim vēlreiz un paskatīsimies, vai varam atvērt šo seifu. Labi. 1, 2, 3. Wow, šī lieta ir daudz izturīgāka nekā es domāju, ka tā būs. Nu taču. Ak, es domāju, ka mums izdevās. Patiesības brīdis. Kas ir iekšā aizslēgtajā kastē? Apskatīsimies. Ak, mums ir dolārs. Ak, mans dievs. Mums ir dolārs un
Nekas cits, mums ir tikai $1. Es neticu, ka jebkad savā dārguma meklētāja karjerā esmu tik ļoti apkrāpts. Tas ir drausmīgi. Labi, patiesībā man tas pat nedaudz ir vajadzīgs. Man ļoti interesē, kā tas nonāca džungļu vidū. Ja kādam ir kādas teorijas, kā naudas kaste ar $1 nokļūt džungļu vidū, paziņojiet man komentāros zemāk. Šodien mēs atrodam pilnīgi neprātīgas lietas. Esmu pārcēlies uz pavisam jaunu vietu, ceru, ka šī zona būs tikpat laba kā iepriekšējās divas. Redziet, tagad es neesmu pārāk tālu. Tātad šai vietai vajadzētu būt diezgan labai. Tas sāp! Au! Au! Labi, pacelsim to augšā. Paskatīsimies, kas mums ir. Šķiet, ka kaut kas ir. Kas tas ir? Vai tas ir sasodīts loks? Ak, mans Dievs, es nekad neesmu atradis kaut ko tādu. Mēs tikko ar magnētu zvejojot izvilkām sasodītu loku un bultu. Es pat nedomāju, ka magnēts pie tā pieķērās. Tas ieķērās auklās. Cik forši tas ir? Ļaujiet man to izvilkt ārā. Nu nāc! Labi, tas tiešām ir tik forši. Šis ir viens no tiem priekšmetiem, ko es nekad iepriekš neesmu atradis. Esmu atradis daudz ieroču, nāžu un citus priekšmetus, bet nekad loku un bultu. Kā vispār lieto šādu lietu? Labi, mēs vēlreiz pamēģināsim tieši tajā vietā, kur atradu to loku. Man ir sajūta, ka tur apakšā ir vēl foršas lietas. Jā. Labi, paskatīsimies. Ak, mans Dievs! Vai jūs redzējāt to? Man šķiet, ka es tikko dabūju ieroci. Ak, tā tas ir. Čaļi, tā ir sasodīta pistole. Tā ir mūsu pirmā šodien. Paskatieties uz to. Ak, vecīt, es pat negribu to aiztikt, čaļi. Es tiešām negribu atstāt savus pirkstu nospiedumus uz tā, bet tas ir tik forši. Pagaidiet. Vienkārši ņemam. Ak, mans Dievs! Man tik ļoti patīk atrast šādas lietas. Kas te notiek? Kas ir šī mazā kustīgā detaļa? Vai te ieliek lodes? Man nav ne jausmas, vai tas ir īsts vai nē. Es ar to pārāk daudz nespēlēšos, bet tas ir tik forši. Šo noteikti šeit atstājis kāds no karteļa. Vai varbūt tā ir treniņa ierocis? Es nezinu. Ja kāds zina, kāda veida pistole šī ir, paziņojiet komentāros zemāk, jo man tiešām ļoti interesē, vai šo tiešām šeit atstājis kartels, vai arī tas ir kaut kas pilnīgi nesaistīts. Tu par to esi domājis? Kāpēc gan džungļu vidū būtu pistole, ja tas nebūtu saistīts ar slepkavību? Šī vieta šeit jau ir devusi loku ar bultām un pistoli. Man ir ļoti labi sajūta, ka šeit apakšā ir vēl daudz interesantu lietu. Iemetīsim magnētu atpakaļ un paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Labi, nāc! Ejam, izņem no ūdens! Ak, es to redzu! Mums izdevās! Ak, kas? Labi, kas tas vispār ir? Tas izskatās pēc liela metāla gabala. Es pat nedomāju, ka varēšu to noņemt no magnēta. Ak, mans Dievs, puiši! Es domāju, ka es esmu sabojājis savu magnētu. Tagad tas vienkārši ir mans magnēts. Nu nāc, manktieri! Nē, čalis, šis tagad tiešām ir vienkārši mans magnēts. Ar to man tagad būs jāsadzīvo. Labi, noslēpumainais metāls. Ceru, ka tev paveiksies. Ak, Moken! Ak, mans Dievs, tas ir tik smags. Labi, aiziet! Atnes man, ak, mans Dievs, atnes man vēl vienu ieroci. Paskaties uz burbuļiem. Man šķiet, ka mums kaut kas ir. Ak, kas tas ir? Ak! Ak, tas esi tikai tu. Labi. Ak, es jūtos kā alu cilvēks. Es it kā pirmo reizi mēģinu iekurt uguni. Beidzot! Kas tas vispār ir, jūs draugi? Ja kāds zina, kas ir šis nejaušais metāla gabals, paziņojiet man komentāros, jo es domāju, ka nekad iepriekš tādu neesmu atradis. Draugi, kas pie vēlna tas ir? Es kaut ko uzsitu ar kāju un izvilku šo no džungļu ūdens. Ak, mans Dievs, vai tas ir kā bumba vai kas tam līdzīgs? Ak, tas ir tik pretīgi. Labi, mēs vienkārši nejauši uzdūrāmies vēl vienam noslēpumainam priekšmetam šeit džungļos. Ak, Dievs, tas ir tik pretīgi. Man pat nevajadzēja magnēti tam. Es vienkārši uzsitu ar kāju ūdenī. Ak, nē, no tā nāk ārā pretīgs ūdens. Labi, draugi, es domāju, ka šodien esmu pietiekami daudz ebolas saķēris. Es domāju, ka gribu tikt prom no šejienes. Šī džungļa ne tikai bija viena no pretīgākajām un bīstamākajām vietām, kur esmu meklējis, bet tajā bija arī dažas no foršākajām lietām, ko jebkad esmu atradis šajā kanālā. Un, lai gan par laimi mani nenolaupīja kārteļu cilvēki, es tomēr dabūju vairāk nekā pietiekami daudz jaunu slimību. Godīgi sakot, tas viss bija tā vērts. Ja jūs vēlaties, lai es atgriežos šeit, paziņojiet man to komentāros, un es noteikti to izdarīšu. Jūs arī varat ieteikt tiem kādas citas trakas vietas, kuras vēlaties, lai es izpētu, un es noteikti tiksimies nākamajā video.